Jāņos noteikti ir jāveic pretskauģu rituāli. Pretskauģu rituāli ir tādi, ka pirmkārt asos priekšmets var atstāt pagalmā, kādu dadzu iespraust, usnis saspraust vārtu stabu galos, arī čukurā mājai un visās citās vietās. Bet vēl dzied pretskauģu dziesmas, piemēram, skauģim auga apses bierze vai lūdzu dievu lūdzu laimu vai vēl citas pretskauģu dziesmas dziedam. Tāpatās Jāņos, lai sargātos no skauģiem un dažādiem nelabvēļiem, saimniekam ir jāveic savas mājas pretskauģu rituāls, un to dara sekojoši. Paņem pīlādža meju, piemēram, šī būs pīlādža meja. Tas ir pīlādzis, kā viņš ir audzis. Tad šo pīlādzi paņem aiz galotnes, saimnieks pagriežas atmuguriski un velk 3 reizes apli ap savu dzīvošanas vietu un dzied pretskauģa dziesmu. Tieši tāpēc, lai sargātu savu māju, savu saimi un visu savu rāžu, lopus un visu savu notikšanu pret skauģiem, sliktajiem gariem, ļaunajām acīm un neizdošanos. Lai auglīgs gads, lai visiem viss izdodas un lai mums ir brīnišķīgi Jāņi ar latviskām tradīcijām. Veiciet pretskauģu rituālus!